Saņēmu smieklīgu komentāru YouTube zem video, kur šorīt es padalījos bezdievim nav miera. Un tur kāds lietotājs, anonīms lietotājs Fleksīs ar kaut kādiem cipariem, viņš man raksta tādu brīdinājumu. Viņš saka, lai es esmu uzmanīgs, kā un vai vispār man būtu jālieto šādi te vārdi. Un tad viņš lieto arī raksturvietu no Mata evaņģēlija, kur Jēzus saka, ja kāds uz savu brāli saka, bezdievs, sākumā ģeķis, bet pēc tam arī bezdievs, tāds ir sodāms tiesā. Kas ir interesanti, ka es jau no rīta nepamodos vienkārši un nedomāju tā, ko mēs varētu nosaukt par bezdieviem. Bet es paņēmu Jesejas grāmatas raksturvietu un burtiski nocitēju un pēc tam arī video aprakstā es ieliku raksturvietas, kur tas ir pateicis, kur Dievs pats savā vārdā runā par bezdieviem, un tad viņš saka, bezdieviem no miera, un es vienkārši citēju to, ko Dieva vārds saka, un tad centos paskaidrot, kā es to saprotu, un kāds ir tas pielietojums šodien, kāda ir tā nozīme šajā laikā, kurā mēs dzīvojam. Kas ir interesanti, ka tādas pieņem, ka diezgan daudz ticīgi cilvēki jūtas, un iespējams, ka šī laika tā vide un atmosfēra uz to ļoti stipri mūs iedrošina un veicina, ka mums šķiet, ka mēs zinām labāk. Jo tas, ko Dieva vārds saka, kā ir jādzīvo, kā ir jāaudzina bērni, kā mums ir jāizdara izvēles, kādus vārdus mēs varam lietot, kā mums ir jādomā par pasauli, par ticīgajiem, kā mums ir jāizšķir, kas ir patiesi brāļi, kas nav patiesi brāļi. Tas viss taču ir tā, mazliet, varētu domāt, kas mēs alu cilvēki esam, mēs tagad kaut kādas vecās idejas un domas, turēsimies pie tā, mēs taču zinām labāk, un šodien šis vārds bezdievs, tas var aizvainot cilvēku, tas var būt, tas vispār nav adekvāti, ja? Mūsu teoloģija mums pat neļauj uzskatīt, ka kādi cilvēki tādi ir. Bet tas ir buns un tā ir sacelšanās pret Dievu. Ja? Mēs sakām, jā, Dieva vārdā ir teikts un Dievs šādu vārdu lieto, viņš runā par šīm lietām, bet mēs par to nerunāsim, jo tas nav pareizi. Ja? Lai gan Bībele mums uzliek par pienākumu, īpaši tiem, kas mēs sludinām Dieva vārdu, lai mēs mācām visu Dieva vārdu pilnību. Angliski tas būtu whole counsel of God, ar visu, ko Dieva vārds saka. Tas viss mums ir, pie tā visu mums ir jāturās, to visu mums ir jāsludina, to visu mums ir jāmāca. Ziniet, tā mazliet ironiski, es atbildēju šim puisim, jā, tiešām Bībele taču saka, ka glābjoša ticība nāk no cilvēku viedokļu, ideju, dzirdēšanas. Mums šķiet, redziet, kas ir tā problēma, ka mums sāk šķist, ka cilvēkiem ir vajadzīgi, esam vajadzīgi mēs, mūsu idejas. Ka cilvēkiem ir vajadzīgs, ka mēs zinām, kas ir tās sviras, kas būtu jāparaust, tad viņš ticētu. Nevajag runāt par grēku, nevajag runāt par tām lietām, vajag pateikt laipni, vajag pateikt tikai jaukus vārdus, vajag pateikt tikai, ka Dievs mīl, vajag izvairīties no šīm un šīm lietām, kuras mēs skaidri redzam Bībelē. Un es nesaku, ka pilnīgi visu, ko mēs lasam Bībelē, mums vienkārši jāiet un burtiski ir jāber virsū cilvēkiem. Un tāpat laikā ir kaut kas vēl spēcīgāks, ko viens cilvēks, kurš ir ticīgs vai kurš nav ticīgs, ar ko viņš ir saskarties, kā to, ka viņš dzird, ka tiek lasīts vai pasludināts dzīvā Dieva vārds. Nevis tas, ko Dāvids saka, nevis tas, ko kāds Juris saka, ja, vai kāda meitene, ko domā, bet ko Dievs ir teicis un to, kas ir patiesība. Un tāpēc uzmanīsimies, jā, lai mēs neesam tādi paši, kas mēs uzskatām, ka Dieva vārdā ir teikts, bet mēs zinām labāk. Šitos vārdus nedrīkst lietot, lai gan Dievs tos lieto. Šitāds termiņš, šitādas idejas vispār mums nevajadzētu par tām domāt vai tādas pieņemt, lai gan Dievs tās mums prezentē. Dievs grib, lai tādas būtu mūsu domāšanā un mūsu dzīves paradumos. Lūk, ir vērts padomāt par šīm lietām un nerīkosimies muļķīgi. Jo, kā saka, Arī šobrīd saskaros ar cilvēkiem, kuri pēc maniem brīdinājumiem dodas uz manu komentāru sadaļām, kādi cenš man sazvanīt, kādi raksta īziņas un ko viņi dara. Viņi man, tātad es personīgi savos sociālo tīklu platformās padalos ar to, ko es saprotu, tā kā es to saprotu, un atzīstu, ka es arī neesmu pilnīgs un man atziņa nav pilnīga. Un šie cilvēki atnāk uz manu sociālo profilu, ja? Viņi atnāk manā telpā, un tad viņi man māca, kā ir jāinterpretē Bībeli,
ka tas nav pareizi, ko es mācu, kā es domāju. Un, ziniet, ir vieta tam, es esmu teicis, jā, mēs varam par to runāt. Vienkārši liekulīgi tas ir tad, kad tu atnāc un saki, hei, tu saki, vai tu domā, ka tu zini pareizi, un tu esi iedomīgs, tu esi lepns, tāpēc, ka tu uzskati, ka tev ir patiesība, ka tu zini pareizi un visi citi kļūdās. Lai gan es nekad tā neesmu teicis. Ir daudz, kas dzīvo patiesībā, lai Dievs dod. Bet tu atnāc un man to pārmet, bet savā šajā pārmetumā, šajā te komentārā, tu pats grēko tajā pašā, tā kā tu esi liekuls. Šie cilvēki ir liekuļi. Un, kā jau vienā citā video minēju, Jēzus šādiem cilvēkiem lietoja vēl drusku skarbākus vārdus. Tā kā jā, interesanti. Ir ko pasmēties, ir ko sarunāties, un man ir prieks, jā, komunicēt ar jums, ja jums ir kādi jautājumi, ja jūs gribat parunāt par šīm lietām, ja jūs gribētu dzirdēt evaņģēliju, gribētu saprast, ko tad īsti Bībele māca, es labprāt arī, kā es varu kalpot un palīdzēt jums tajā.